Čau, jau, te atkal es Edgars. Un šajā video es pateikšu, un es nezinu, vai tas Ainārs aizies līdz Aināram Šlesaram vai nē, bet es ceru, ka jā, un tāpat arī līdz daudziem citiem politiķiem un politikāņiem un Latvijas tautas tarakāniem, nodevējiem un kangariem. Kāpēc man nepatīk Šlesers un daudzi citi? Atbilde uz šo jautājumu ir pavisam vienkārša. Tāpēc, ka nav atgriezeniskās saites. Kas ir atgriezeniskā saite? Es reiz šogad biju aizgājis uz Atta centru krastmalā uz tā ziņkāras pēc. Es neesmu Šlesera partijas biedrs un visdrīzāk nekad nebūšu. Dēļ daļdresējiem un tā tālāk. Vienkārši izstāstīšu, kāpēc man par spīti tam, kad Ainārs Šlesers ir man tāda tā kā kaut kādā veidā ziņā autoritāte, jo viņš ir, kā lai pasaka, izsities, kļuvis par miljonāru, ja ne miljardieri. Un kāpēc viņš man nepatīk un viņa partija? Tāpat kā daudz citas partijas. Tāpēc, kad es biju viņa kongresā, es gan biju aizgājis tīri tā ziņkāras pēc, ja? Biju cerējis satīties ar pašu Šleseru, bet, man tas nesanāca, viņš bija pārāk aizņems. Lūk, ar ko es maksimums tiku parunāt ar ģenerāli Balodi. Lūk. Tātad šajā viņa konferencē, Latvija pirmā vietā konferencē, tad Attā centrā, ja? Atta centrā. Uzstājas Šlesers un viņa biedri, partijas biedri. Un ko es ievēroju un kā tur ļoti trūka, bija tas, ka nebija iespējas uzdot Šlesaram, viņa partijas biedriem, Kristapānam, Žemaitim, Lindai un citiem, nebija iespējas uzdot ar Rēzeknes pilsētas mērim. Nebija iespēja viņiem uzdot jautājumus, un tad man būtu bijuši priekš viņiem diezgan daudz nērtu jautājumu. Manā dzīvē ir bijuši tikai 3 iespējas uzdot jautājumus, kuri bijusi atgriezeniskā saite. Tas bija koledžā, kad es mācījos angļu valodu, Anglijā. Tur mums bija veselīgas diskusijas un tam līdzīgi, un tur bija tā atgriezeniskā saite. Tad vēl atgriezeniskā saite bija Londonā, kad es biju aizgājis uz vienu pasākumu, kur piedalījās tā laika Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Andris, neatceros viņam uzvārdu, man liekas Amerikas, bet tiešām neatceros, kur viņš slavināja. Toreiz vēl bija Lielbritānija pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts. Lūk, tad viņš slavināja un lielīja un kultivēja latviešu pārcelšanos, latviešu migrēšanu no Latvijas uz Lielbritāniju, kas vienkārši ir vēstnieka necienīgi. Tad es vienkārši bez mikrofona, diemžēl, mēģināju, kā lai pasaka, uzdevu viņam jautājumus, neērtus jautājumus, uz kuriem viņš vienkārši, kā lai pasaka, ignorēja un mani norāja. Tā bija viena no reizēm, kad bija atgriezeniskā saite. Vēl trešā atgriezeniskā saite bija, kad bija atbraukusi Latvijas televīzija uz strāmēnu īpašumu Anglijā. Tur man bija iespēja uzdot neērtu jautājumu, kurus arī izdarīju, bet, politiķi ir tik viltīgi un tik slīpēti, kad, es vienkārši tiku samalsmiltos. Tātad, atgriežoties pie Aināra, jā, tajā Atta centrā nebija atgriezeniskās saites, bija tikai monologs no viņa un pārējiem viņa partijas runātājiem. Kāpēc man Ainārs nepatīk kaut kādā ziņā? Ja? Tāpēc, ka,
tāpat kā visi politiķi, viņi tā pa īsto aktivizējas tikai pirms vēlēšanām. Tad viņi brauc pa reģioniem, runā ar iedzīvotājiem, tiekās un runājās, un kāds varbūt arī pa muti kādreiz dabūja. Ja esmu dzirdējis, ka kāds politiķis ir dabūjis pa muti, ja. Bet, tas ir ļoti reti, ja. Pēc vēlēšanām par vēlētājiem tiek aizmirsts. Visi solījumi izkūp gaisā. Tad pie silas ir tiks, un tad vienkārši vēlētājs vairs šķiet, kā pasaka vēlētājiem, dotie solījumi vairs neliekas nesvarīgi, nenozīmīgi viņus pildīt. Un es domāju, tas ļoti, kā lai pasaka, ļoti skumji. Tā kā teikšu tev tā, Ainār. No vienas puses tu esi foršs vecis, ģimenes tēvs, uzņēmīgs, šķakls, strādīgs, nedzer, nepīpē, tur tev cepur nost, bet tas ļar, tas, ka esi valstī parādā, kāda viņa tā valsts arī nebūtu. Un tas, kad Latvija pirmajā vietā te jau ir entais politiskais projekts, tas gan par tevi neko labu nesaka. Tā kā paldies par uzmanību un līdz nākamajai reizei.